Sveiki, skatītāji! Esam jau tikuši 4. epizodes 4. daļā. Ceru, ka jūs izbaudījāt visas iepriekšējās epizodes un visas daļas, ko mēs esam filmējuši. Tagad mums ir tāda maza rubrika. Mēs novērtēsim Latvijas arēnas. Te ir visādi kritēriji, un mēs katrs no savas personīgās pieredzes novērtēsim, kā mums pašiem likās spēlēt visās Latvijas LV līgas arēnās un kā mums liekas, kāds ir laukuma līmenis, atmosfēra, vai tur ir kaut kas īpašs, varbūt nav nekas, varbūt kaut kādi pasākumi starp periodiem, cik daudz fani apmeklē spēles un tādā garā. Tā kā mēs, es domāju, varam sākt. To arī Markus var izrādīt pirmo vietu, ar ko sākam arēnī. Es domāju, ka varbūt šis nebūs pārsteigums. Varam sākt ar arēnu, kurā es pats uzaugu, un Rubene. Jā. Kur tu gribētu likt viņu? Vai tu vari izteikt pirmais viedokli? Ar ko tev asociējās Rubene vispār? Tā kā tā zāle tieši. Man personīgi liekas, tas ir tāds ideālā infrastruktūra florbolam. Tu kā bērns tur aizēji, tu vari pavadīt ļoti daudz laika, kad tev ir brīvs laiks, kad tur ir zālē brīvs laukums. Tas, manuprāt, tāds ratums Latvijā vai jebkur arī tagad ārzemēs spēlējot. Nav tāda opcija, ka tu vari piekļūt laukumam tik bieži un kad tu gribi. Lielam laukums, tur ir jaunais laukums, un tagad jau kāds pāris gadi tas laukums ir arī, es domāju, top klases laukums Latvijas līgā. Un arī, kā jau fani ir, man liekas, it īpaši playoff spēlēs, tur ir pilna arēna, un arī regulārās spēlēs ir atribūtika, ir atbalsts, dzirdami, skaļi fani, mīl izteiciens visāds teikt, un varbūt es pat teiktu, ka viena no pretinieku komandām nepatīkamākie fani. Tā kā, pret kuriem spēlēt, tā kā es viņus liktu visaugstākajā kategorijā, kas ir super laukums un atmosfēra. Tas ir mans personīgais viedoklis. Tā kā jūs varat arī kaut ko piebilst. Viss, ko es pateikšu, es daudz kam piekrītu. Un vienīgais gribu pajautāt pārējiem, vai tas sagums, kā jums ir attiecības ar to sagumu? Man viņš vienmēr liksies visās reizēs, kad ir uzklāts tāds bišķīt. Kaut kur, lielākoties viņš ir labs, bet tur ir kaut kādas vietas, kur viņš ir nedaudz, es nezinu, pacēlēs. Es domāju, ka jūs neesat spēlējuši uz jauno sagumu. Es neesmu bijuši. Man šeit kaut kā, kad Pēters... Izlases nometni. Šeit ļoti jauns laukums. Izlases nometni bija gan, jā. Kad viņš tika uzklāts? Un tad es atceros, mēs tieši arī pārunājām te izlases nometnē, ka tikko jauns laukums arī uzklāts, un ka tur labs laukums, tur vienkārši kaut kāda burbuļi, man liekas, bija vai kaut kas tam līdzīgs. Tur ir mazi grumbuļiši, bet viņi nav tik traki. Tagad vecajā laukumā tā bija liela problēma, jaunajā tur ir ļoti mazi. Tā kā tas ir salabots, un es domāju, salīdzinot ar citiem laukumiem, cik es esmu bijis Kocānos, un tagad pēdējā vasarā tur, priekš Latvijas ideāls laukums. Kas var kā tev pa atmosfēru? Nē, par atmosfēru jau tur, es domāju, jautājumu nav. Par laukumu es baigi atkal necentīšos neko. Agrāk tur bija tās problēmas, cik saprotu, tas bija tāpēc, ka tur apakšā tas pamats tā sagatava, tur bija kaut kāda ūdeņa nolaist. Un līdz ar to arī liekot tos nākamos, jo Rubeniem ir tā, kur ir visvairāk man šeit mainījusi segums. Jo viņiem vienam no pirmajiem bija un pēc tam ir daudz mainījis. Un tur bija tās problēmas ar to, bet cik arī sapratu tagad, ka tas ir atrisināts. Kas man prasītos, es gribētu, lai arēna ir nedaudz ietilpīgāka, lai būtu tāds no manis maksimālais 10 vērtējums, jo lai pieņemsim pusfinālos būtu vietas visiem, un es esmu dzirdējis, ka, tad, kad ir tās izšķiršās spēles, nav jau tā, ka kāds paliek ārpus, bet es zinu, ka daudz saprot, ka tur nebūs īsti vietas, un tāpēc nemaz izvēlās nedoties. Un tas būtu vienīgais, bet tur jau īsti nevar neko izdarīt. Tur mēs nevaram pēkšņi vienā dienā paplašināt un tā, bet vispārējais, ja mēs tieši par laukumu un atmosfēru, tad tur, es domāju, ka tas ir augstākajā līmenī, kur tur, pašā augšā tāpēc, kā Markus teica, piekrītu. Visam tad, ko viņš teica, piekrītu, jā.
Jā, es pilnībā piekrītu. Jo, ja mēs iedomājamies, nu, tā kā jums Somijā ir. Jums Somijā fināls nav viena spēle, bet ir līdz 4 uzvarām. Nu, ja mēs, agrāk arī Latvijā tā bija, un atcerieties, varbūt neatcerieties, bet Latvijā bija tā, ka līdz 4 uzvarām spēlējot, to daļu no spēlēm neaizved mājas arēnā. Un iedomātos, ja tagad spēlētu Lekrings Rubene, pieņemsim fināls, un būtu sērijas, es nezinu, vai Rubenē būtu forši, kas spēlētu. Ne jau tāpēc, ka, ietilpības ziņā. Jā, pieņemsim, būtu 7. spēle, Lekrings Rubene, tikai tā pafantazējam tagad, un notikt tur, tur nebūtu vietas visiem. Tas būtu struntīgi, ja kādam ir jāpaliek ārpus, tāpēc, kad ietilpība maz. Bet, tas ir florbola tāda arī viena nepatīkama sastāvdaļa. Mums nav daudz to florbola arēnu. Ruben nav pat sliktākais piemērs, ne tū, ne sliktākais, bet tas ir tas, ko gribētos, lai nedaudz lielāk, jā. Bet, tur, jā, kā jau saku, bet pārējiem visam es piekrītu, ka segums atmosfēra, tas ir top līmenī. Vispār būtu interesanti paskatīties, cik mums tagad tie superfināli tā kā svētki florbolam, būtu interesanti paskatīties to pieprasījumu, piemēram, ja būtu tiešām fināla spēle līdz 4 uzvarām, ja tev būtu 7. spēle, cik daudz cilvēki reāli braukt skatīties to spēli. Ja tev, piemēram, arēnā ir, tā kā es pieņemu cilvēku daudzums ir visvairāk no visām spēlēm apmeklētības ziņā. Būtu interesanti paskatīties, kā būtu, ja būtu tā kā līdz 7 spēlēm, un tā spēle notika, piemēram, nezinu, Cēsīs, Kocēnos vai nezinu, kur. Es varu, pieņemsim, atminos, ka bija 7. spēle, tad, kad tu vēl pats, Kārlis, spēlēji Lekrings pret Lielvārdu Cēsīs. Bija 1200 skatītāji, laikam. Tā bija, laikam, pat kaut kādiem bija jāpaliek ārā un meklēt kaut kāds risinājums, lai varētu uzlaist uz tā balkonu. Un tur bija, tas bija darba dienas vakars. Ko mēs gan runājam, ka tagad tas ir tipiski, bet tajā laikā tas nebija tik tipiski. Un bija ļoti daudz neitrālie līdzjutēji. Un tas bija tikai ceturtdaļfināls. Tā kā, ja tiekās konkrētās komandas, nezinu, mēs paši zinām, kuras Latvijā ir tās apmeklētākās un tam tradīcijām līdzstēju ziņā bagātākās, tad es domāju, ka tur varētu tuvu 2000 noteikti savākt finālā uz kaut kādu 7. spēli, ja ne vairāk. Kas būtu vienkārši viena spēle, jā. Es domāju, ka varētu tā savākt. Man patīk, ka tā kā Somijā, man liekas, tas princips, ka bieži vien viņi varbūt neņem tā kā pašu lielāko arēnu, bet ja viņiem ir kaut kāds 7. spēles, ka viņi atrod kaut kādu vidusceļu, tā kā, kas nezinu, arī būtu forši tā kā Latvijā, kad nav varbūt tā florbola arēna, kur tev ir vienpusējās tribīnes, bet tā kā, vismaz, es tiešām nezinu infrastruktūras viedokli, cik tas ir viegli vai grūti izdarāms, bet, nezinu, kaut kādā basketbola arēna vai kaut kur, tā kā, kad uzklāt to gerfloru un tā kā, lai bija šī palielināt to ietilpību, bet tas likās tāds krūts koncepts. Jā, bet tad sanāk, ka, pieņemsim, Somiem jau ir, tajā gadā, kad spēlēja Pēters pie Turku finālā pret tagadējo Kārļa komandu, tad viņiem arī 7. spēle bija, un viņi neaizvadīja savā arēnā, KRP, bet viņi jau aizvadīja Tamperē. Tāpatās savā. Pēters jau tur pagājušā sezonu 2. reizi spēlēja. Jā, aizvadīs savā pilsētā, bet piemēram, tagad, nezinu, ja Lielvārdē būtu 7. spēles, nezinu, kā tur Rogrētām zālēm, bet, manuprāt, nav tik lielas. Un ja Kocēniem, Rubenē būtu jāspēlē tuvākās vietas viņiem, kur lielās zāles ir Valmiera vai Cēsis, kur spēlē viņu konkurentu komandas. Tas tā nedaudz amizanti būtu. Ogrā jau ir, tā kā nebūtu interesanti, vienīgais grūti viņiem dabūt, bet ir tā vieglatlētikas arēna, vieglatlētikas / basketbola arēna, kur ietilpība ir. Tā ir tagad tā jaunā salīdzinoša, ko viņi uzbūvēja. Tad to es, bet citādāk, kur, es nezinu, Ulbruka varētu, kā Rīgai tuvāk, viņi varētu mēģināt spēlēt, kur arī Rīgai to jaunu uzbūvēja. Liepā, ja tā nebūtu Talsi, kur spēlēt, es nezinu. Iedomājamies, Talsiem 7. spēle, kur viņi braukt uz Liepāju spēlēt. Tur baigi traki, tur, tiem, teiksim tā, pēc iedzīvotāju skaita mazajām vietām. Es teiktu, ka kaut kāds jau šarms ir arī tie aizvadītās spēles tajās, kaut kādā ziņā šaurajās arēnās, kur tā kā... Bet tieši par to 7. zin kā, žēl, ja kāds netiek uz florbola, tikai tāpēc, ka, paši pieņemsim kaut kāds tos ceturtdaļfināls, pusfināls vai pirmās spēles, tur vispār nav jautājumu, Tas arī Somijā ir normāli, kad, tai pašai Nokijai viņi spēlēja tie vecajā arēnā. Tagad viņiem jauna uzbūvēt lielāka, bet līdzīgi kā, piemēram, Pārgauja bija, kad,
tur pussezonu mēs jau beigās neļāvām viņu spēlēt savā zālē. Bet Nokāņiem arī tā zāle bija tik veca, ka tur negribēja pat spēlēt tā kā, nezinu, 3. spēli viņu zālē. Vai sanāk 4. Sastā, manuprāt, tur, 5. vai kā tur bija, bet tā bija, kuras bija klātienē, jā. Bet Somijā arī tas normāli, un arī mums pagājuši gadu fināls arī gāja 7 spēles, un mūsu pēdējās 2 mājas spēles mēs arī aizvadījām, nevarējām aizvadīt, neļāva aizvadīt mūsu mājas arēnā. Jo, kaut kā mūsu ļoti forša arēna, ar izcilu atmosfēru priekš florbolu, bet tas ietilpības skaits kaut kāds ir minimālais finālēm noteikts Somijā, un tad viņi neļauj spēlēt mazākā. Lai tā kā tie fani var sajiet un viss. Tā kā tas ir pilnīgi normāli, ka tas spēles. Bet jums ir liela pilsēta, un jūs to varat vienkārši atrisināt spēlējot citā pilsētas zālē, jums nav jābrauc uz citu pilsētu. Kas nozīmē, ka līdzjutēji var palikt savā pilsētā, vienkārši ne savā zālē. Bet, ja iedomājies, tu esi tāls līdzties un tev jābrauc tagad, kaut kur 7. spēle kā mājniekam, es par to vairāk faktu. Bet arī interesanti, Somijā tā infrastruktūra ir savādāk, tāpēc, ka arī pat, piemēram, kadrā, piemēram, tu vari paskatīties uz tādu labi, piemēram, tas Jimmy's Jumu ir pie Seinajokļa, kas arī diezgan liela pilsēta ir, bet viņi tā kā ir tādā mazākā pilsētņā, bet tajā pašā laikā viņiem arī tur tajā mazajā pilsētņā ir tā var teikt vesela vēl viena arēna, ko viņi var paņemt, ja viņiem gadījumā vajag kaut ko. Un manuprāt, tā ir, piemēram, F-līgas komandai, jebkurā komandai labi tur ir. Turku, Helsinkos ir ļoti daudz komandas, Tamperē 2, bet arī tā kā ir komandas, kas nāk no bišķi mazākām vietām, tad viņiem tā ir diezgan tuvu viņu reģionam vēl vienu kaut arēnu, ko viņi var paņemt, lai, tā kā. Bet, protams, arī Somijā tas ir vienkāršāk arī budžeta ziņā, tāpēc, ka tev tomēr par tām zālēm kaut kas jāmaksā. Latvijā tās naudas varbūt tik vienkārši tā kā nekustās apkārt pa tām arēnām un tam līdzīgi, tā kā arī. Noplūdām bišķīt, bet kur mēs gribētu likt, es piekrītu Kasparam, kad, lai būtu top šajā kategorijā, tur tiešām jābūt visam tā kā visam jābūt Man gribētos viņus likt tā kā pusi tur. Jā, šitā te pa vidiņu. Uz augšu, es domāju, ne? Es domāju, vienkārši var ielikt ļoti labs laukums. Pie tā. Jā. Man liktos, ka viņš ir starp zaļo un zilo. Jo es tā ātri salīdzinu pret citām arēnām, tad viņi ir, top, manā skatījumā. Un tikai tas ietilpības dēļ viņi nav pavisam augšā. Tāds mans skatījums. Uz pusi vai ģipa bišķīt? Tur jau tā jau nianse. Nē, tur jau atšķirsies katrai komandai. Vai katrai zālē. Tad mēs varēsim tajā brīdī, ja tu tā domā, tad mēs varēsim tā saprast. Labi, Kārli, kuru ņemam nākamo? Tavējo? Mājas zāli. Nē, mēs varētu manējo atstāt bišķīt vēlāk. Mēs varam, Irlavu paņemt. Irlava. Man es arī teiktu, ka tur ir. Kāds cits var sākt? Man ir savas idejas. Izstāsti, ar ko tev asociējas par Irlava zāli? Labi, es nevaru teikt komentēt. Bet kurš pēdējais no mums? Kārlis arī, man tā liekas, ir spēlējis pēdējais virslīgā vai ne no mums? Eldu līgā. Bet vēl gribēju pieminēt, ka Kaspar, viens ir tie laukums sagums, ir. Bet mēs esam tie džeki, kas vairāk par to sagumu domā. Tu vēl citas lietas var sajust no tā laukuma. Nē, man šķiet, tas nebija. Tas spiestums, piemēram, vai... Es tieši to gribēju prasīt. Jā, es tieši gribēju prasīt, Irlavai nebija tā sajūta, ka tas laukums ir, pa metru īsāks un pa metru šaurāks. Es tiešām neatminos vairs. Man liekas, ka Es nezinu, es neatceros arī tik ļoti. Pēc sajūtām, protams, jo man šķiet, ka tas, ko Pēters tikko minēja, tas šaurums un tā. Jā. Tā ir normāla lieta arī zālēs, kur tās sienas tuvāk vai
vai tumšums, piemēram, apkārt, jo man, piemēram, komandas biedrs pagājušajā gadā, Tonijs Almirens, kas tagad nespēlē, viņš arī minēja, ka viņš jau 3. gadu sanāk spēlēja vai 2. Klasikā. Viņš jau projām nebija pieredzis pie mūsu mājas zāles, ka tur tas laukums ir tik izcelts uz pārējā fona, viņš apkārt tumsa, un tad tās sienas bišķi tuvāk ir, un tad viņam liekas, ka viņam nav vieta, kur spēlēt. Viņam tā kā liekas, ka laukums tik daudz mazāks ir. Un tāda, tā kā, nezinu, florbola klaustrofobija, sporta klaustrofobija kaut kāda laukumā bija šīt jūtama. Es nezinu, tā to es izskaidrotu. Bet tas ir, jā, faktors dažiem spēlētājiem dīpaši. Jā. Te vienīgais gribās pieminēt, ka tas, cik tuvu ir tās sienas, man liekas, līdzīgi arī kā Oilers zālē, tā, tas pišķīt, man liekas, kad padara spēli tā kā bīstamāk. Tā kā, visi zinām, ka Kristers Savanim gadījumu par galvas traumu, kur man liekas, ka, tā kā tādā gadījumā tās sienas ir tik tuvu, tad vienkārši tāds risks pastāv, protams, tā kā iespēja nenormāli maz, bet, tas vienkārši. Bet tā ir, piemēram, F-ligā ieviesa jaunas noteikums, mums ir zonas bīstamās, kur ir sarkanās zonas, oranžās un zaļās. Ne, dzeltenās un zaļās. Es nezinu, kā tas ir. Tur kroči ir tā, kad pirms spēles tiesneši pasaka kapteiņiem, kad, piemēram, centra, tur no borta, laukuma centrā, apmēram, pie bortiem ir zaļā zona, tur, piemēram, nav bīstamība ārpus laukuma, tad tur, nezinu, kaut kur ir vārdi, kā, piemēram, Mirlavā vai Ulbrukā, aiz vārtiem, tad tur ir, piemēram, sarkanā zona. Un tajā zonā, ja tu uztais sodu pāri bortam, līdz ar to ir lielāks risks, ka tu dabūsi 2 vai kaut ko lielāku sodu. Jo tev pirms spēles zini, ka tā ir bīstama zona, un tur tev jāiet jau bišķīt prātīgāk uz to 2 cīņu, piemēram. Bet, kaut kādā ziņā. Bet tas, ko tu saki, tas jau pat, kad es spēlēju, bija, kad spēlētājiem ir jāņem vērā zāles specifika. Jā, varbūt ir spēles nepastāv. Latvijā pirms spēles nepastāv kādu neteic, bet ir smieklīgi paskatīties, ka jau ir arī patiesībā tu var redzēt, kā ir novērtēts katrs tās arēnas, un ir patiesībā F-ligā diezgan daudz sarkanās zonas un tās dzeltenās, ka nav tik daudz zaļā. Pat mūsu jaunbūvētā Nokijas arēnā mums ir sarkanās zonas pat pie tribīnēm, tā kā šeit ir ļoti interesanti. Jā, tad iedomājies to bīstamību, kas ir tādā zālē, kas ir tiešām tik saspiest. Man vienkārši tā kā vienmēr licies tā kā diezgan bēdīgi, kad tādu tik leģendāram spēlētājiem kā Kristeram Savanim tā kā ir jābeidz karjera tādas traumas dēļ, ka tā kā teorētiski, ja būtu tā kā visticamāk nodrošināta laba tā kā infrastruktūra, tā kā viņš iespējams tā kā būtu šobrīd vēl laukumā un spēlēt, tāpēc tas tā, tas man tā kā asociējās ar tādu kaut ko negatīvu. Tāpēc, jā, es par to tas ir noteikti negatīvi. Kur liekam? Es teiktu, ka laukums ir normāls, nav tas labākais, bet arī nav tas sliktākais. Un tā pati lieta, kas, piemēram, Rubenai, ka tā ietilpība ir diezgan maza. Šeit jau ir vēl mazāk. Šeit ir daudz mazāk. Jā. Bet līdz ar to, tā kā ietilpība, bet viņam ir pietiekami daudz skatītāju, kas arī var izveidot to atmosfēru. Jā, tas ir faktors. Atmosfēra tā, tur ir, bet viss pārējā ziņā es teiktu, nepaldies. Manifē. Es gribētu likt šeit kaut kur. Lies ar pa vidu kaut kur tur. Varētu pielikt. Šādi. Nav arī pati bīstamākā, es gribētu teikt, jo tās sienas arī, tās sāns sienas varbūt nav aiz vārtiem, tur varbūt tur ir bīstamāk aiz vārtiem, bet tā no sāniem tur arī nav tik traki. Es pat neteiktu, ka pat aiz vārtiem, cik es atceros, viņiem ir pietiekami daudz vietas, lai... Tur skatītāji nav tik tūk, ka tu vari klēpi ielikt kādam. Nav arī tik traki, bet tam ir bišķi. Ka skatītāji, maz, ka sāni... Cēsīs un Valmierā tā nav. Nav tā kā. Bet, ja tu salīdzini tā kā Ārgauju un Irlau, tu nevar salīdzināt. Var es teikt vienkārši Pārgauju šajā gadījumā, man liekas, ka mums nav sarakstā vienkārši. Labi, Kaspar, nākamā arēna. Valmiera. Saki pats arī, ko tev asociējas. Viss labākā. Fināliem.
Nē. Es par tagad tieši runāju. Vislabākā kāda ir. Nu, gan atmosfēras, visapmeklētākā pirmkārt, vislabākās lietas, kas notiek arī spēlēji esot. Manā skatījumā es pašu segumu nevarēšu komentēt, bet vispārējais man arī patīk, kad ir tie tumšie borti un tas laukums ir tuvu, bet tajā pašā laikā ir tā kā tribīns vien laukuma līmenī un tā kā plaši nost, lai nav tā bīstamība. Jā, manās vērtējumā labākā arēnā Latvijā, kur spēlē florbolu. Jā, es arī varu pievienoties tajā, ka laukums arī ir ļoti labs, pat tā grīda. Tāpēc. Nu, tad es domāju, ka viņi ir top. Jā. To pašu, ko tu vakar minēji, vienīgais mīnus, tā kā tas nav mīnus punktiņš, bet ka tas ekrāns, pa to ekrānu. Vakar minēja, ka ekrāns šogad nav. Bet kur nevienam citam nav ekrāna? Tas būtu vēl plus bonusa punkts, ja viņiem būtu ekrāns, tas būtu tā kā vēl labāk. Mīnus salīdzinot ar viņu iepriekšējo versiju. Jā, bet nē, tas nekādā gadījumā tā kā nav tā kā mīnus viņiem, bet vienkārši būtu vēl lielāk, būtu vēl bonus punktiņš, ja viņiem būtu tas ekrāns. Tā viņi būtu šeit kaut kur, jā? Jā. Pagaidām sanāk, ka viņam dēļ tā ekrāna arī viņiem nav vairāk tās stilīgās tās spēlētāju iepazīšanās, jā? Nu, tā kā, jā, līdz ar to arī nav tas, jā. Nu, labi, skaidrs. Gustav, izvēlēs nākamo. Nu, man jau ir, neviens cits jau nepaņems, man jāņem. Tur ir kurš arēna? Nu, kurš nav lielīgā šobrīd, izvēlēs kādu citu. Nē, tu biji ielicis pirms tam vienkārši. Nu, labi, izdomās vēlāk, vai ir vai nav, bet tagad ko citu izvēlēs. Tas ir bonus tagad? Tās, kas nav regulārajā sezonā, tās ir citur ekstra. Bonus, Tā. Labi, man liekas, ka viena no pirmajām arēnām, kur es spēlēju virslīgā, bija Lielvārdē. Viņš ir Lielvārds arēna. Nu, kas bija notikt tajā spēlē? Tur bija galīgi. Tur bija diezgan liels uztraukums spēlēt. Tagad es jau to spēli atceros tikai caur uztraucošām emocijām un dažām maiņām, ko es tur nospēlēju. Bet man liekas, ja es nemaldos, tur Pols iemet pat golu. Es neteiktu, ka tā varbūt ir pati pirmā spēle, bet tā ir tāda viena no pirmajām, ko es atminos. Nezinu, cik man 14 gadu bija. Tāpēc, Jā, es gribēju pieminēt par tiem melniem bortiem. Arī foršs punkts bija kāds, bet tagad sapratu, ka visās komandās paliks melnie borti. Tagad jau. Bet, es precizēšu. Viņi ir melni un svaigi. Saprotu, kā es to domāju. Viņi tik smuki melni, tādi spīdīgi. Nu, kā kurpes ar visiem var būt melnas. Vienam viņas ir, teiksim, tā kā kopas. Tomēr tev kaut kas arī, tā kā, tu novērtēji kaut kādas tās mazās lietas. Jā, ja tu iet tur viss tiks tāds, jā. Nē, es piekrītu. Nu, var redzēt šajā bildē, piemēram, Lielvārdē viņi nodažāti borti. Nu, piemēram, jā. Tā, bišķi. Nē, man asociējas arī ar netika pozitīvām lietām, tas vairāk tā kā spēles ziņā došiem Lielvārdi. Kaut gan savu pirmo golu es iemetu arī Lielvārdē. Manā pirmajā spēlē, tāpat kā Gustavam arī. Bija Lielvārdē, tā kā abejādas asociācijas ir, bet man liekas, tā zāle man nekad nav līdz galam. Tas segums. Viņš ir labs kaut kādā brīdī, bet tad kaut kā. Ko es tagad pamanīju, tā kā Šveicē uzspēlējot, tā kā Šveicē ir tā kā raksturīgi, kad ir ļoti daudz tā kā mīksti laukumi. Man liekas, ka viņi kaut kādā ziņā tā kā sargā ceļus, tā kā no tāda, trieciena vairāk tā kā, lai nebūtu tik liels. Un tā kā, ko es pamanīju atbraucot, tā kā uzspēlēt Lielvārdē, kādā brīdī, kad tas laukums ir daudz cietāks. Tā kā gan tā kā skrienot, gan arī, pēc bumbiņas arī var pateikt, ka bumbiņa tā kā lēkā vairāk nekā citos. Jā, vispār Lielvārdē bija diezgan ciets laukums pareizi. Tas arī atceros tagad to. Pat salīdzinot ar citām. Jums šeit, ka viņš ir diezgan ciets, bet var nosaukt daudz vietas, kur viņš ir cietāks nekā... Kur tad? Piemēram, tā pati Irlava, manuprāt, Irlavā ir daudz. Jā, Irlavā, jā. Irlava, Bauska. Bauskā, Ķekavā vienkārši tā grīda ir svaiga, bet manuprāt, Ķekavā arī tas laukums ir pišķi ciet. Bet Bauskā, man liekas, segums ir labāks nekā Irlava. Fuj, nekā Lielvārdē. Nē, Lielvārdē ar segumu tagad jau ir tās problēmas, ka viņiem ir, viņš jau ir nokalpojis savu laiku, un tur tiešām pat... Manuprāt, pat bildē var redzēt, ka pat vārtu zonā īsti pat nav vairs tās rieviņas, kas ir Gerfloram tā kā vajadzīgas. Ka viņš vienkārši daudzās vietās ir pilnībā gluds. Tu zini, kāds ir laukumiem? Man viņš tā kā tiešām ir, jā. Nē, bet tā kā
Es teiktu, ka viņš nav tā kā sliktākais laukums, un varbūt, jā, viņam ir bijis šeit vairāk jāpierod, par cik es tur esmu trenējies un arī spēlējis, bet, ja mēs runājam par visu pārējo, es teiktu, ka ļoti forši, ka visur apkārt ir vieta, tā kā par tām bīstamības zonām, ja mēs runājam. Arī teiktu, ka atmosfēra ir ļoti foršā līmenī un vienmēr, tā kā tie komanda, par ko mēs spēlējam, viņam arī vienmēr atbrauc kādi fani, kas ir diezgan skaļi par labu savai komandai. Vienmēr ir interesanti, ka tā atmosfēra ir. Vienīgais mulsinājums arī varbūt tas cik daudz cilvēku var ietilpt tur. Un, ja tu, piemēram, nesēdi tajās front rovos, pirmajās rindās, tad tev tur ik pa laikam tie stabi patraucē, kas arī skatītājiem bija šī pakaitināt, ja tu nedabū, piemēram, tās labākās sēdvietas priekšā, jā. Es gribētu likt viņus šeit kaut kur. Man viņiem patīk, man šķiet, ka Lielvārdē ir vislabākais rezervists soliņš. Kur ir? Jā, ļoti daudz. Jo, tāpēc, kad ir, viegli tevi tur uzreiz var sadakterēt, tur var pa maiņām vienkāršāk sajiet kopā, izrunāt treneris, var labi tur spēlēt. Tur ir plašums vienkārši. Jā, nedaudz, jā. Tā es nebiju domājis, jā. Viņi atņēma nedaudz vietu no ģērbtuvēm, varbūt, lai uztaisītu plašāk, aiz. Varbūt. Tu jau nav ģērbtuves, tur, ko ir tā platība. Tur, ka čauka ir. Jā, tur svaru zāle ir nokļās. Kas par to jāpamet mūs ir? Vēl nē, tas bija tā uzlikts, lai es varu aiziet, lai cik gulēt. Turpinam, bet vēl kādam, kas... Un vēl pēdējo, man patīk viņu sakarā, ka viņi uz izslēgšanas spēlēm, viņiem ir vēl tā funkcija, ka viņi var paplašināties, uzliekot tās papildus tribīni, jā. Tas tāpat ietilpīgums diezgan mazs. Maziņš, bet vismaz viņi domā par, viņi paši saprot, kad ir maziņš, cenšas meklēt alternatīvu, un tas jā. Es tāpat teiktu, ja viņi labi gribētu, ja tikai gadījies tā, ka viņi uzliek tās, ārā tribīnes vienā galā, bet viņi arī varētu viņas uzlikt otrā, tā kā. Bet tas kaut kad ir bijis. Es neatceros. Vai vienkārši krēsli tur bija kaut kādi salikti, jā, man šķiet, ka jā. Varbūt. Ļoti labs laukums, kaut kādā ziņā pa daļēji, bet arī forša atmosfēra. Jā. Mēs varam pieminēt spēli pret Šveici, kur mēs tur aizvadījām Latvijas izlasi. Tā kā, man liekas, ka pozitīvas emocijas ļoti visām. Un bija atbraukuši daudz fani atbalstīt, tā kā tur bija tā kā noteikti. Bija daudz arī pretuzbrukumu un lēkojoši bumbas, bet vienlaicīgi arī, man liekas, ka superīgi atmosfēra. Sanāk, viena no kaut kādām 4-3 uzvarētām spēlēm pret Šveici notikusies tieši. Jā. Tieši arēnā. Super. Labi, es laikam izvēlos, vai Kaspars sanāk? Es jau izvēlējos Valmieru. Labi, ņemsim Bausku. Bauskā man viena ļoti laba spēle bijusi, tāpēc man liekas, tā arī pēdējā spēle bija Bauskā. Tā bija sezona, kad Olavs Zvīnis pievienojās pirmoreiz Lekringam. Aleksandrs Abrāmovs vēl spēlēja ar mums. Mēs bijām vienā maiņā. Tas ir, ko es atceros vairāk. Un ka mēs ļoti labi nospēlējām. Tā bija pirmā sezonas spēle. Un mēs vienkārši izcili nospēlējām to spēli. Man pašam bija tā kā pirmo reizi tāds, cik man bija 16, 17. Tu aizsargs nenosauks? Parasti man bija Kaspars, bet es negribēju kļūdīties, tāpēc nepieminēju. Nē, mēs bijām tad arī kopā Jolovs toreiz iemeta pirmajā spēlē uzreiz pirmo golu, un viņam tur vispār bija iespējams labākā spēle Lekrings sastāvā. Kas bija tā partneris? Es to gan neatceros. Lika man justies labāk bija šīt. Es pieņemu varētu būt pat Dāvis Vilders. Bet, labi, viņš gan jau uzrakstīs mums. Jā, bet es atceros, kad Olafam bija laba spēle, kas bija ļoti svarīgi tajā brīdī, jo viņš tikko pievienojās no principāla pretinieka. Man, protams, bija laba spēle, kas svarīgāk. Ārtis Savins, Vota. Jā, bet tā ir diezgan iespējīga maiņa. Jā, nezinu, varbūt tu atceries kaut ko no tās spēles vairāk, bet jā. Man pirmā reize bija tāds, kad es ieju tādā flow state'ā, saucamajā, es nezinu, kā latviski viņu nosaukt, bet plūsmas stāvoklis. Jā, plūsmas stāvoklī un tiešām varēja darīt gandrīz, ko es gribu tajā laukumā. Un jā, tāpēc tā turpmākā sezona gan tik laba neizvērtās kā tā pirmā spēle. Jā, galīgi nebija laba sezona, bet labās atmiņas jāpatur.
dzīvē. Uz koka gan jau, ka spēlēja, ne? Nē, tas bija, man liekas, pirmais brīdis, kad viņam bija. Sintētika, man šķiet. Jā, pirmā sezona, kad viņam bija sagums šis, man liekas. Tāpēc es uzreiz saku ļoti labs laukums. Bet labi izstāstīt, kādas, varbūt jums, kas ir spēlējuši. Gustav, tu esi spēlējis Bauskā? Es esmu spēlējis Bauskā. Tur, labi, tas jau arī neobjektīvi, bet toreiz, vienmēr bija grūti spēlēt tāpatās. Tā kā, jā, tā kā, es nezinu, vienkārši viņi, man liekas, ka baušķinieki mājās jūtās labi. Un tur arī viņi noteikti, viņiem ir noteikti kaut kāda tā māja priekšrocība, kas varbūt nav visām komandām tik izteikti. Bet Viņiem... skatījumā. Bet no laukuma viedokļa tā kā neko sliktu man nevar pateikt. Es arī varbūt tā kā neesmu tik nesen spēlējis, bet nelikās, ka tur bija slikts laukums. Viņiem bija pat tā bīstamība, viņiem gan ir tuvu. Jā. Aiz vārtiem viņiem ir tuvu sienas un tur kaut kādi stabi vēl ir. Man liekas, tā kā gar sāna. Tas tiešām bija tuvu, tik tuvu vārtiem arī? Jā, Bauskā bija diezgan tuvu, man pa Bauskā bija tuvāk nekā Irlavā, jā. Daudz tuvāk. Viņiem ir jauns laukums arī pāris gadus. Tās tribīnas arī varbūt nebija paši ārtākās skatītājiem. Tur tās redzamība un tādas stāvas viņas ir. Tad mēs liekam kaut kur pie foršas atmosfēras un neizceļās? Jā, es domāju, ka jā. Es jau godīgi Bauskā spēlēt, es nevaru baigi atcerēties, kāda tur ir bijusi atmosfēra. Man liekas, vienmēr ļoti laba atmosfēra bija. Viņiem šo zonu izskatās tur ļoti laba. Tad, kad viņiem tur pēdējos gadus, ka viņi pa leju vairāk dzīvojās, un tad tur tā ne pati komanda izskatījās, ka ļoti iekšā vairāk vienkārši spēlēšanas pēc, un tie līdzjutēji arī tagad pēc tās atgriešanās, viņiem tur cenšas tāds svaigs gaiss viņiem, tad atkal nedaudz uzvindījām. Viņiem tagad es pat redzēju, kad ir tas korcē, tā kā saucamās vietas, kur tur esot Valters Vānaks sēdējis un skaties savu mājas komandu, jo viņam nākamā spēlē esot tieši pret Bausku. Bija ieradies Bauskā, jo Ulbrukai bija brīva nedēļas, jo Ulbrukai bija spēle piekdienā, tad bija brīva nogala sanāk, jā. Tā kā Vīpā ticis. Viņam ir, zini, kas man patīk ļoti, kad iet no ģērbtuvēm ārā, tur ir uzreiz tur ir tā kā Vīps, kur sēž vienmēr 3 vai 4 onkuļi. Un viņi tur sēž jau kāds 20 gadus. Jūs saprotat, pa kuru vietas runāju? Tā kā ejot ārā no ģērbtuvēm, uzreiz kreisajā pusē ir tāds tā kā soliņš. Tas sanāk tā kā aiz Bauskas, tur, kur Bauska spēlē 1. un 3. trešdaļu, tā kā pagrināts rezervists soliņš. Un tur vienmēr man tā liekas sēž vien tie paši onkuļi, tikai tu redzi, ka pa gadiem viņiem mati kaut kur sirmāk palikuši. Mēs tagad spēlējam pie veterāniem, un mums Bauskā ir posms. Un vai jūs domājat, kad arī viņi tajā posmā tur sēž? Viņi arī tad tur sēž. Tā kā tas ir tāds savs šarms, jā. Ka viņi praktiski pie komandas sanāk. Viņiem ļoti arī tieslišā patīk runāt. Jā, tā ir sastāvdaļa arī. Tad atstājam šeit kaut kur, vai kāds ir ko mainīt? Tā atmosfēra tur tiešām mēs pa laukumu, tā zāle diezgan pavēc pārējais. Man liekas, tur arī nav stabi gadījumā kaut kāda, kas traucē. Jā, tāpēc kaut kur augstāk negribētu, bet tā atmosfēras ziņā tad noteikti tās balvas visaugstākās. Jū, galīgi nav tā, ka nepaldies. Es vēl zinu, kas varbūt neatiecās tieši uz pašu spēles arēnu, bet ka viņiem agrāk bija iespēja nogriezt silto ūdeni ģērbtuvēs. Viņiem kaut kas nepatika, tad viņu pretiniekiem varēja vienkārši nogriezt ūdeni. Jā, kaut kas tāds ir dzirdēts arī. Pēc tās mūsu labās spēles mums bija augstais ūdens, jā. Jā, kaut kur viņi ik pa laikam, ja tu vēl kaut ko pateici apmēram, tad tur, jā. Es nezinu, cik tā ir patiesība, vai tas vairāk tāds kā joks un mīts, bet tāds, jā, tā teiks, tā staigā apkārt. Jā, labi. Markus, izvēlēs nākamo komandu. Nākamo arēnu. Tad arī varam ja iet runa pa stabiem, tad varam paņemt Ulbrakas zāli. Ja mēs turpinam stabas lielvārdu Bauska Ulbraka, jā. Izstāst kaut ko. Bilde izcila. Man laikam personīgi Ulbraka kaut kā, es nezinu, kāpēc, vienkārši vismazāk patīk spēlēt no visām zālēm. Man arī nepatīk vispār spēlēt, tur es tiks atceros. Tā kā tu teici, liekas šaurs, tāds
kaut kāda tumšs šaurs un tie stabi un, nezinu, kaut kas, kaut kā man, es nezinu tieši, kas ir tas specifiskais iemesls. Tas vibes varbūt. Kad viņiem pēdējo reizi mainījās sagums? Zini kāds? Kaut ko nesen? Vai? Es nezinu. Nē, viņam jau ļoti labi. Tāpēc, ka es manā laikā labi. Nu, Jā, labi. tas sagums arī diezgan, es teiktu, ka jau tagad ir bišķi palietojies, tā kā. Jā, Nu, arī viena lieta, atceros. kas man nepatīk, tad, ka es vēl spēlēju, rezervis soliņš bija pie tribīnēm. Jā, tas ir. Tas, reāli tev, tas, kurš ēda čipšus, tev varēja gandrīz vai drupačus birt virsū. Mums tā, manuprāt, tajā gadā, kad mēs uzvarējām titulu lielvārdi, mums arī bija tā, ka mums tas soliņš bija skatītāju pusē, un mums bija, manuprāt, mēs uzvarējām sērijā 4-1, un 2 tās spēles mēs aizvedījām Ulbakā, un pēc pirmās spēles bija kaut kas tāds, ka kaut kādas sūdzības bija, un ka, manuprāt, mēs nākamo spēli sēdējām atkal tā kā otrā pusē, tāpēc, ka arī ļoti faniem patika bļaut ausīs, ka tu esi tur no sērijas stulbs un tam līdzīgi, un tad tas tā kā... Jā. Tā, ka viņi... Nevienai, ne otrai komandai patika tajā playoff laikā, manuprāt. Nē. Tagad ir otrā pusē, un tad tur vēl papildus skatītāju vietas, tas ir tā kā izmainīts, bet, jā, arī nav tā jaunākā zāle, un tiem arhitektiem būtu pāris jautājumi par to, ja tu sporta zāli būvē ar tādiem stabiem, vai tiešām nav citas opcijas, ka skatītājiem viņš, reāli tieši vidū traucē. Jā, tas tā vienmēr ir interesanti. Nē, es domāju, pāris gadus atpakaļ tas jau bija pilnīgi normāli, bet man interesanti vairāk paskatīties tā kā, vai ir iespējams kaut kā uzkonstruēt, tā kā no sērijas atjaunot to zāli, ka tos stabus var izņemt ārā, jo tie varētu būt balsta stabi un kāds varētu. Visu zāli varēs atjaunot. Tā kā uztaisīt vienā dienā talku komandas. Dažreiz ir tā, ka ja stabus tu nevari izņemt ārā, tad vienkārši, jo tie tiešām nozīmīgi, bet var arī, es, protams, nezinu to situāciju, vai kāds ir pamēģinājis paskatīties vai ne, bet būtu arī interesanti zināt. Tajā pašā gadījumā. Tas būtu interesanti, ka to vienu mēģināt tieši izdaudzīt kaut kādu. Arī atceros, kaut kādā vienā spēlē mums bija, man liekas, handbolu trenējis, un pēc tur bija handbols laikam trenējies, un mums bija vienkārši līme vēl pie grīdas. Tā melnām, bet cik es saprotu, viņi vairs nav, un līdz ar to segumu vairs, jā, bet es saprotu, tas līdzīgi, es esmu Čehijā bijis uz tādu laukumu, kur tu aizēji, un viņš viss ir, tu nesaproti, tā kā, kas tur notiek, un viņš bojā to laukumu. Man šķiet, ka handbolisti tur tāpēc vairs futzālisti tur iet, bet handbolisti nē, man šķiet vairs. Tas arī viedoklis bišķi novecojis tagad, kā jūs minējāt, arī soliņi ir otrā pusē, tā kā varbūt tas nav pats objektīvākais, ko es stāstu. Bet tas normāli mums visiem izņemot, varbūt kāds par... Bet man jau es jau spēlējis, tur neesmu sanāk nekā jūs. Jā, bet, tā kā atmosfēra tāpat jūt tur. Jā. Bet, kur mēs redzam viņus, Gustav? Es saku, tā kā jau Margus teica, par visām zālēm jau tā ir, ka mēs objektīvi grūti vērtēt, bet atmosfēra, man ka noteikti ir top līmenī, tā kā Ulbruks faniem, man ka tur nav šaubu, ka viņi ir viena no top līgā, tā kā droši likt un jā, kaut kur tur arī, kur tu esi, man liekas, kad ielicis tajā reģionā. Es domāju, atstājam pošā atmosfērā pagaidām. Jā, tālāk, Kārli, izvēlēs. Kas mums vēl ir? Ķekava, Talsi, Lekrings un Sāks. Mēs varam parunāt par Lekringajām zāli. Parunājam. Tev tur laikam labas atmiņas. Nē, man personīgi tur ir, tā kā... Es teiktu, ka man ir grūti, ja neskaidra, protams, nekādu arēnu Rīgu vai, piemēram, pasaules čempionātu, man ir grūti vēl kaut kur noķert, tādu patīkamu saviļņojumu. Jo, piemēram, man, protams, pirmajā gadā, kad ienāca tajā virslīgā, un tas, kā Kaspars jau iepriekš minēja par ceturtdaļfinālu, tas bija
piemēram, pēc tā ceturtdaļfināla, tas pusfināls pat Māstriem man likās tik garlaicīgs. Nu, tā kā, ka tur nekas nenotika. Protams, viss tās arī, manuprāt, tad tieši sākās viss uzdarbošanās arī Twitterī, mēdījos. Īdzis sažņauts. Jā, tā kā man ļoti tā kā mulsina, piemēram, var teikt bildē redzēt, mulsina tas tā izeja, kas ir tieši pa vidu tām divām lielajām tribīnēm, ka varbūt varētu, nezinu. Tur tagad es sēžu un komentēju. Jā, bet man prasītos arī kaut kā tās gala tribīnes, piemēram, ja mūs tajā, kad bija tie 1200 skatītāji, man varbūt prasītos, tā kā viņas bišķi tuvāk laukumam. Nu, tā kā, nezinu, kāpēc, manuprāt, viņas ir diezgan tā kā salīdzinoši pat tālu, vismaz tālā puse, kad tu ienāc tā kā arēnā. Bet man tiešām arī patīk, ja mēs runājam tieši par to spēli, tad tādās spēlēs ļoti patīkams tā kā emocijas var dabūt tādu uztraukumu, un man arī labas atmiņas ir, tā kā, protams, tas varbūt nebija pareizākais florbols, kādu viņi bija jāspēlē, bet tas kā kādas emocijas varētu noķert, tas bija tiešām ļoti forši, un arī es uzskatu, ka viņiem ir ļoti labs laukums. Tas laukums arī joprojām ir labs, pat cik arī. Es par to laukumu gribu pajautāt. Tas, ka viņš ikdienā netiek lietots, ja mēs noteikti skatāmies pēc tā, cik daudz soļu ir skrieti, vismazāk varētu būt tā laukuma. Jo tur ikdienā neviens netrenēs, viņš uz viņa tikai spēlē. Bet tur, ko jūs taču arī visu laiku klājāt viņu virsū nost, tas viņam arī vienā ziņā viņš saglabā to kvalitāti, jo tur neviens uz viņa neiet ikdienā. It īpaši tur notiek sporta stundas, un tas varētu būt sagumam bīstam tādā veidā, ka viņi ātri varētu nolietot, bet tā visu laiku klāšana virsū nost un uzglabāšana arī nedaudz viņu kaut kādā veidā nebojā. Nekā viņš ir ieklāts. Es tiešām nezinu, es tāpēc prasu, kuri jūs tur esat. Piemēram, mēs Nokia arī mums visu laiku katru spēli, mēs arī klājam. Tad pēc visu loģikas Lekeringam vajadzētu būt labākiem segumam. Tas nekas, ka viņš nav jauns, bet uz viņa ir vismazāk spēlēts. Es teiktu, ka manuprāt, Lekeringā arī to laukumu diezgan labi uzklāja. Kas ir arī ļoti svarīga sastāvdaļa no tā. Ja, piemēram, to laukumu visu laiku liek augšā, ka viņš tiešām arī ļoti labi tiek uzklāts. Protams, ir tā kā kādi vilnīši, bet iesildīšanās laikā, manuprāt, visu ļoti forši var izlīdzināt un tam līdzīgi. Bet, piemēram, es zinu, ka, ja mēs runājam, piemēram, es teiktu, ka Lekeringa laukums ir ļoti labi saglabāts, un ja mēs runājam, piemēram, par Nokijas laukumu, mums nevienmēr labi uzklāja, un tad mums līmē kaut kāds skočs pa virsu, un līdz ar to tie skoči nevienmēr visi noņemas, un tad viņš tādā veidā bojājas. Es to arī biju līdzīgi domājis, jā. Bet Lekeringam, manuprāt, cik es esmu bijis uz spēlēm vai tam līdzīgs, neesmu redzējis tā kā nekādu lieku līmējumu. Un tā kā viņš tiešām arī, manuprāt, arī viņu uztur ļoti labi. Jā. Man nav varbūt objektīvs skatījums uz to, bet ja Markus minēja Rubeni kā top, tad Lekerings ir, piemēram, Kaspars arī teica, ka labākā ir Valmieras zāle, bet labi, varbūt atmosfēra ziņā Valmierā tā atmosfēra jūtama vairāk, ja viņa šaurāk ir kaut kādā ziņā. Bet Lekerings ir ietilpība top līgā, sagums top līgā. Piekrītu Hānam par to tūlumu, ka varētu būt šī tuvāk pielikt to skatītājus atsevišķās vietās, galos ir tīpaši. Bet tur bija kaut kāds iemesls, kāpēc to nedara. Tas ir noteikti, jā, ka tas vienkārši nav tā iespējams. Arī tā stāja pa vidu noteikti arī tāpēc, lai kaut kādas drošības pēc un kaut kas tāds. Piedodies pārtrauc, bet tieši tā, ka man skatījās sānā, ja es pareizi atceros, ka Gins Siliņš tā kā vienā playoffā, kurš vēl spēlē playoffā, tad pret Lekeringu, patiesībā tas, man liekas, ka bija pat Pēters, ka vēl spēlē, tad viņš man liekas, pēc tām tribīnēm, tā kā pārlēc pār bortam un tur kaut kā atsit roku. Es neesmu pārliecināts vai pret zemi vai tribīnēm, bet es, man liekas, ka kaut ko salauzu un tad sanāca man, ka izlaist to sēriju pēc tam, kas arī bija,
Tā kā, no, Bet tas plašums ir gana liels. Jā, nē, tur bija. Tur arī tā situācija bija ļoti specifiska. Tā kā man vienkārši tā kā likās interesanti pieminēt, kad jā, tieši tā kā cēsīs tas notika tos tā kā ļoti. Tā kā es saku, man arī kaut kur, es kaut ko tādu sāku atcerēties. Es teiktu, ka tās, labi, tajā galdiņa pusē, tur ir ļoti tuvu tas galdiņš, tā kā burtiski. Tas DJ galdiņš ir pa tuvu. Bet es atceros, tur kādreiz ir problēmas. Sēdēs mazais Malkaus tagad. Viņš ir DJs. Cik es saprotu, tur ir salīdz ar mīkstumiem apkārt un viss labi. Es gribētu redzēt, lai, nezinu, vai tagad jau tas izdarīts, bet, jā, kā Gustavs minēja, kad sāna tribīnēs, tur arī varētu, tur, kur kāp cilvēku augšā, tur tās malas ir tik asas, ka tur vēl varētu kaut mīkstinājumu stūri tieši, jā. Jā, kaut ko tādu. Jo, ka tie krēsli ļoti labi pārdomāti, ka viņi ir tāda apaļa bišķīt un tā, bet, labi, tur jau skatītājs sēdēs, tā kā viņi nomīkstinās visu. Forši, kad Edgars Puriņš var uzskriet augšā pa tām tribīnēm, kad vajag. Viņš katru spēli uzskrien gandrīz vienreiz. Ja tur nav cilvēki, jā. Tur arī, kad Karlštad spēlē pret Nokia KRP starpsezonā, tur arī, Karlštad tur tēloja huligāns pret Nokiāņiem, un tad tur maz arī bija kaut kādi daži spēlētāji, kas, vai kaut kāds Miko Lakso, vai kaut kas arī tīk uzskrēja pa tām tribīnēm pēc tāda kontakta arī tīkā. Tā kā, jā, tas laikam tā ikoniski nedaudz. Bet, jā, man jāpiemina, ka, es šajā zālē iemīlēju floorballu, iepazinu floorballu vispār. Pirmo reizi atnācu pastīties uz floorballu spēli. Un tas brīdis, kad iznāk spēlētāji laukumā, tur Kaspars iznāca. Viņam, kad bija maziņš skatījās, jā. Tie bija tie tituli laika Lekringam. Ingus Lēņš atgriežās un vienkārši tā skaņa. Tas ding, 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 ding. Are you ready? Vienkārši galvā ir tā, jā. Es, piemēram, skatos ierakstu spēlēm vai, laivā tagad no online. Skatos ECL spēles. Es negribu dzirdēt to skaņu, jo es gribu dzirdēt tikai viņu laivā. Un, kad es dzirdu viņu laivā, kas esmu tur zālē, vienkārši skudriņas noiet vēl joprojām esot tur. Un, jā, kas pirmāreiz iznāca tajā zālē, dzirdot to ievadu no DJ Kārļa. Tas vienkārši ir ikonisks brīdis, un jā, tur es iemīlēju to. Vēl atceros, ejot, tur visi saskrien, jā, sastājot apkārt vārtiem, un ejot apkārt saviem spēlētājiem, es redzu Rīsiņu, un viņam vēl tie pakauši ir floorballu bumbiņa, un tu vienkārši sajūti, tagad, ka tu esi floorballu. Uguņojoša nebija gadījumā? Jā, uguņojoša floorballu, ka viņi visi sastājušies, tā kā, nosēdušies pie vārtiem, un vienkārši tu jūti, ka tu esi tur, kur jābūt, floorballu ziņā. Tā kā, jā, es varētu glaimot tikai šito zāli. Bet, Markus, tev varbūt kāda atmiņa pēdējā? Baigi, es varu piekrist jums, mums arī, kā tu minēji, mums ir, manuprāt, arī katram savs tas subjektīvais viedoklis, kur mēs esam uzauguši. Protams. Un tu jau tur vari labāk paskaidrot, kādas tevis sajūtas, un es, protams, piekrītu, tur skatītājiem viss ir ideāli, laukuma ziņā ir labs laukums, un nav vispār nekāda sūdzība, bet jā, es piekrītu tieši tev, jo kā jau es zinu, mēs katru zinām par savu zāli vislabāk, un jā, tā kā man nav ko piebilst. Bet tev, Markus, tev taču tituls izcīnīts Valmieras zālē ir, vai ne? Jā. Tad tev vajadzēja tur arī būt atmiņām kaut kādām no tādām. Bet tas fināls bija spēlēts citā, tā kā... Tajā pašā zālē, bet tur bija pa vidu. Tur bija pa vidu, abās pusēs tribīnes ir. Un bez skatītājiem. Bez skatītājiem mums bija, man liekas, pāris manikeni. Un es komentēju. Jā. Ar, man liekas, Sīku, jā. Liekam pagaidām vienlīdzīgi ar Valmieru vai varam pacelt augstāk bišķi? Ja kas? Abām komandām, Valmierai, Lekringam, abām ir bufetītes, kas citur man šķiet, ka nav nevienai. Es pacelu. Jā, vēl ir, Lekringam ir vēl komentētājs. Ļoti labākais Latvijā. Tas jau ir pāri jau. Labi. Valmierai tagad nav vispār. Kas par izvēlās nākamo zāli? Talsi.
Es uzreiz varu pateikt, kas man ļoti vienmēr Talsos nepaticis ir un kaut kādā veidā traucējis. Kaut gan tas arī dažreiz ir Lekningam. Man nepatīk Talsos, ka ir tie logi plašie lielie. Un man kaut kā tur pie tribīnēm. Un man kaut kā tā gaisma, nezinu, it kā jau saules gaisma daudz labāk nekā tāda, bet man nekad tas nav paticis. Tas nav traucējis, bet man kaut kā tas nepatīk. Jā, es pat nevaru izskaidrot, kāpēc. Tā arī, kad vēl diena neiet īsti uz beigām, ļoti saule var atspīdēt. Nu jā, arī cēsīs tā mēdz būt. Jā, arī cēsīs, jā. Pat tur ir, kur iespīd, jā. Bet tas ir cēsīs, viņi paši augšā tādi šauri, bet šeit viņi man vienmēr liekas tādi lieli. Es saku, vēlreiz nav nekad traucējuši, bet man kaut kā tas nedaudz ir atgrūdis no tās zāles. Es nekad neesmu jūties kaut kā tur tik labi tāpēc. Nu, man arī nekas tāds labs neasociējās ar Talsu zāli. Nav tā, ka kaut kas slikts, bet man tā kā gribas teikt vārdu neizceļās. Es liktu varbūt pie Fovas pa vidu, tur, kur ir ļoti labs laukums un forša atmosfēra. Atmosfēra, jā, tam es piekrītu, jā. Bet pats laukums tā kā liekas neizceļās, bet atmosfēra ir... Bet grīda ir laba, es teiktu. Jā. Vēl viena lieta, ko mēs pie grīdām nepieminējām, kāpēc Cēsīs ir, manuprāt, labākā grīda, tāpēc, ka viņai nav tās miljonas līnijas. Ko es vienkārši tagad redzu to bildi. Jā. Tur ir vienkārši florbola, laukumam ir florbola līnijas. Tas ir vēl viens plus uzliekamajam laukumam. Savā veidā. Jā, šeit pieņemsim, nezinu, kur tur tajā pašā Ķekavā, Lielvārdē, visur tur ir viņš sazīmēts krušķērs. Manuprāt, visos pārējos. Valmierā es nezinu, cik daudz ir. Jā, Valmierā arī tīrs. Viņiem ir arī tas uzliekams noscīt laukums. Valmierā arī, jā. Mums ar Markusu vispār tagad vairs neliekas, ka šīs ir daudz līnijas, kad mums spēlē. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc neskatos Šveices florbolu pavisam nopietni. Es arī neskatītu. Labi, tagad ir vismaz forši, kad augstākajā līgā viņi kopš pagājušās sezonas ievies, ka visiem jābūt ir vienādam gerflam līdzīgi kā F līgā. Bet jā, es tiešām nezinu, kāpēc. Tās līnijas ir tik daudz, man liekas, ka pat ja tu līdzīgās krāsās, pat ja tu gribētu spēlēt to noteikto sporta veidu, man liekas, ka tu vienkārši nevari saprast, kuras ir tās tavas līnijas, kuras ir jāņem, tāpēc, ka viņas ir visas vienkārši. Zin kā, tagad redz, kā Talsiem vismaz var pamanīt, ka ir dažādas krāsas un viss tā forši nodalīts, bet jā, tas laikam pa daudz centās uztaisīt to par praktisku lietu un beigās viņi man liekas, ka paliek diezgan nepraktiski. Bet, tur ir citreiz sajūta, ka viņi apmēram tiešām savā starpā centušies, kurš vairāk laukumus uzīmēs uz tās vienas grīdas. Kad izstās, jā, kad vienkārši. Ir traki. Ja mums būtu jāliek pie Šveices laukuma, te viss tur būtu nepaldies. Tur ir Latvija vispār nevar salīdzināt. Jā, īstenībā Latvija novērtē, cik forši laukums ir. Tagad vēl, ka sāc vispār uzliek Gerfloru, tad man liekas, ka vispār nav par ko sūdzēties Latvijas florbolam. Tā kā viss cieņa. Kas vispār, Kārli, Somijā ir tāda švakākā zāles kaut kādas? Es teiktu, ka, piemēram, Oileru zāle, kas ir tagad divkārtējie čempioni, daudzas Latvijas zāles tā kā ir labāks par Bet interesanti, cik es sapratu, ka Oileriem patiesībā viņiem ir tā kā nākuši piedāvājumi, ka viņi var tā kā pārcelt, tā kā, ka viņiem ir piedāvājumi bijuši tā kā no citām Espo arēnām. Jo tur viņiem ir arī turpat, kur indiāņi spēlē. Es teiktu, ka indiāņiem arī tā arēna jau ir tā kā, ne viņa ir plaša, bet tā kā viņa tāda vecmodīga arī bišķi, par cik viņa ir salīdzinoši veca. Vispār tā pati būva. Nav tāda atmosfēra, es teiktu, nav tā patīkamākā. Arī, kad tu skaties, es teiktu tiešāds, izskatās, ka tā spēle tādā miglā notiek. Nezinu, kāpēc. Vai tā kamera vai... Es, kad biju indiāņos, man tur pa brīvu deva burgerus, es vispār par to zāli nevaru neko slikti teikt. Vienkārši ārā Džeks grilēja un deva visiem burgerus. Varēja ietēst, tas tā kā nevar sūdzēties par to zāli vispār. Bet es teiktu, daudz sūdzās par Jumu zāli, Jimmy, ka viņam aizvārtais nav vispār tikpat kā daudz vietas un tad kā... Jumu zāle ir tāda kā Lielvārda zāle, ļoti līdzīgi, tā kā vienā pusē
zemās tribīnītes, otrā pusē bija augšā tribīnītes. Un, tā kā es biju šī. Jā, bet galos nav vispār vietas. Tā kā tu Bet vari... es teiktu, jā, pat lielvārdu zāle daudz plašāka un foršāka nekā Jumu zāle. Bet es pat tad, kad biju Nokiāņa tā vecā zāle, viņa pat Latvijā neieiet kaut kādā top 5, top 6. Jo, to bija šausmīgi. Jā, tā kā nav nemaz tur tik tālu jādomā, jā. Labi, tur ietilpījums varbūt bija vairāk, tur augšā. Arī ļoti tā diskutabli, jo tās tribīnas, es nezinu, tur tā kā līkloči un tādas stāvs. Vēsturiski visiem Somijā vienkārši drausmīgākā viennozīmīga zāle, kurā var spēlēt. Īpaši, ka tāda komanda vēl tur spēlē, tur vispār. Man vispār patīkam pārsteidz tā Hawks komanda, bet tas arī tāpat kā Erevikingiem bija, kad viņi it kā ienāca tajā F-līgā, ka viņi baigi labajās zālēs spēlē. Manuprāt, Pēter, tev arī vēl nav sanācis spēlēt. Tu spēlēs par viņiem, bet viņi bija pie jums ciemos. Bet viņiem arī... Ar Hawks? Hawks, jā. Bet runājot par Erevikingiem, viņiem arī šausmīgi tā zāle mazā. Jā. Un viņi spēlēja kādreiz tajā lielākā zālē, bet šī, bet tur, tas ir daudz dārgāk, un tad viņi spēlēja tajā mazajā zālē, kas ir, daudz sliktāka par Talsu zāli, daudz sliktāka par, es teiktu, arī ir labas tipa zālīte. Es teiktu, ka tās arī ir tās divas sliktākās, tā Jumu un Erevikingu. Vai liekam Talsus iekšā, lai mēs varam? Jā, viņam vēl 3 palikuši arēnas. Bet ātri, man liekas, ka tur bija interesanti pieminēt, ka kas tā Nokiāņa zāle bija pirms tam bija kaut kāda gaisa. Šeit liekam Talsus, starp bija šī ļoti labs laukums un... Jā. Es nezinu, kas viņa tieši bija, bet viņa... Es viņu gribētu zem lielvārdus likt, tribīņu dēļ, bet es atkal nezinu, nevaru... Pagad salīdzinot ar Ulbruku, piemēram. Es teiktu, Ulbrukā bišķi līdzīgi. Ne, bet jūs jau minējāt par to sekundu. Man Talsos labāk patīk spēlēt nekā Ulbrukā. Jā, es liktu lielvārdē vai Talsos? Es liktu lielvārdā. Man būtu es arī liktu, ja lielvārdē vai Talsos, es liktu lielvārdā. Arī tad vienādi lielvārdā? Vienāda lielvārda. Laikam, jā. Ok. Gustav? Tā, kas tur ir palicis? Jā, par arēnas nevar runāt. Pa sāzes arī daudz nevar runāt. Es tur, lai iet ķekau. Tā zāle nastās jauniešiem. Tur aizvadīts diezgan daudz spēles. Tu stāst? Bet, arī diezgan tuvu, ne? Šajā gadījumā. Tur ir tāpatās maz, ka vieta īpaši tā kā aizvārta, bet tie soliņi varbūt. Jā. Bet, jā. Es nezinu, cik es no highlightē vismaz skatos, tad man tā atmosfēra liekas tā kā augstākajā līmenī ķekavē. Es neesmu pārliecināts, bet man liekas, ka viņiem fani noteikti ir tā kā topā. Vismaz skatoties tur pagājušo vai aizpagājušo sezonu. Tā kā par atmosfēru vispār nevar sūdzēties un laukuma ziņā arī liekas, ka ir ok. Vienīgais šaurums, laikam. Tas ir man. Es varu arī piekrist Gustav teiktām, ka tieši tur uz tām spēlētājiem maiņām tur ir diezgan šauri. Mēs vispār esam vienu tādu punktu izlaiduši par tā kā filmēšanu vai tā kā filmē spēles, ne? Bet tas nav aktuāli šitam. Priekš skatītājiem tā. Bet jā. Atmosfēra tas ir, ka tu esi tur. Tas ir... Jā. Bet, man arī kaut kā atmosfēra ļoti laba, bet, nezinu, tā spēlēšana liekas tāda varbūt nav bijis labas atmiņas, nezinu. Kas mēs tur arī izlasīja par Čehiju, zaudējām pamatīgi, bet, man liekas, tas nav pat faktors. Man nepatīk spēlēkās sienas ar tām svītrām, kaut kas liekas tāds nesimpātisks. Un tāds, nezinu. Var likt, es domāju, vienkārši pie foršas atmosfēras. Jā, man viņa... Es teiktu, ka grīda ir ļoti laba arī. Man liekas, nekas baigi īpašāks par iepriekš minētajām komandām. Man patīk, viņām ir lielāka ietilpība, un es domāju, ka es gribētu viņu likt augstāk par Talsiem un Ulbruku. Tādā ziņā. Jā, es arī. Man arī, jā. Jo es vairākas reizes tur bijis
man tā diezgan salīdzinoši reti, kur sanāk aizbraukt, vienkārši paskatīties. Un tā ir tā viena no vietām, kur man tiešām patīk. Tajā zālē, ja ejot iekšā, tad uzejot augšā uz tribīnēm, tur viss tāda atmosfēra, ne tikai to, ko uztais līdztē, bet arī tur tiešām patīkami ir ierasties. Tā kā no tādas, jā. Tad viņš labāk par lielvārdi. Es apmēram šādi arī viņu redzu, tā kā tu esi ielicis. Šādi labi, jā. Manā skatījumā, jā. Labi, var vairāk pateikt, lielāka pieredze, ja tu saki, ka tas pasties tur vairāk spēles, mēs jau, man liekas, tur baigi nesam neviens bijis. Nu, jūs jau esat tikai spēlējuši, tas jā. Šeit, sācā, es neesmu bijis. Es arī ne. Bet es zinu, ka tur nav tribīņu. Es nezinu, kāds tur laukums, bet jā, es domāju, tribīns tur ir milzīgs mīnus, ka tu tā kā gladiātoru cīņas no sērijas skaties. Uz tā koka tur arī ir gladiātoru cīņas. Jā, uz koka. Uz tā koka tur arī bija gladiātori. Divas vēl bļauj. Ne, vēl tā, man vēl bišķīt besīt tā, viņam bieži vien jūtam tā baseina smarža tajā zālē. Un tas man ļoti, tā kā, kad es tur spēlēs, tā kā nosit nost. Kad, tā kā klora? Jā, klora. Tiešais siens ir baseins, un tā zāle arī ir otrajā stāvā, vai, un tad es arī dzirdi, tā kā tu skrien pa augu, un tā kā tu jūti, ka neesi uz zemes stāvā. Nu, jā. Es tur neesmu bijis, un arī neskatīties, nespēlēt, nekomentēt, neko darīt. Jā. Ja, nu viņiem jau vajadzētu būt labam segumam, idejiski. Mēs tagad nevaram vērtēt. Mēs vērtējam pēc koka. Jā. Tad, ja mēs pēc koka, tad ir tik īsti nepaldies, bet šoreiz tas nebūtu godīgi, jā, jo viņi ir pacentuši. Man var teikt, ka neizceļas. Es domāju, jā, es arī teiktu, ka neizceļas. Jā. Nu, vai Irlava, salīdzinot ar Irlavu? Irlava ir pat bišķi labāk, es teiktu. Man šķiet, ka Irlava ir labāk, jā. Es pieņemu, ka sāc ir labāks Gerfors tikai. Jā. Es domāju, bija līdzīgi, īstenībā Irlava varētu būt. Nu, grīdas dēļ, jā. Nu jā, tikai grīdas dēļ. Nu labi, pagājuši gadu mums bija kurši, šogad vairs nav, bet domāju, diezgan jau ikoniska zāle palikusi. Man liekas, visas kuršu zāles ir ikoniskas bijušas, tāpēc es gribu iekļaut arī kuršus. Gustav, varbūt tev kāda atmiņa. Es ātri pirmais, kamēr es neaizmirstu, var lūdzu. Kas man vislabāk patīk, ka es nezinu, vai joprojām tā bija pēdējos gadus, bet tad, kad es spēlēju, ka spēlētāji ir tā kā izgaismoti un līdzjutēji tādā kā nedaudz tumsā. Nu, ka viņi nav tik izgaismoti, un tās man ļoti patika. Bet es nezinu, vai tur vēl tagad tā, vai tā bija kaut kāda specifika kaut kad, bet tas bija tas kā nevienā zālē, jo pārējais visur tā gaisma ir tā kā vienādi. Nu, kā viņi ir tā. Vienā zālē pasaulē tā ir. Nu, gan jau, ka ne tikai vienā. Manā mājas zālē. Vispār augstā līmenis florbolā, jā, tikai Pēteriem vēl tāda vairāk. Klasiks ir tādā ziņā, tā kā arī vienīgais. Bet tur arī tie stāvi, man liekas, pa tur ir griezti 2,50 m. Matisons Ingars nevarētu paspēlēt īsti. Bet, jā, es iekļauju šajā bildē. Neiekļauju spēlētājus, jo viņi nav pelnījuši būt šajā bildē, viņi ir pirmajā līgā, bet fani ir tas, varbūt Gustavs var kaut ko pateikt īpašāku. Jā, ne, nu man, kā jau jūs arī stāstījāt, man jau arī šī zāle asociējas ar principā visu bērnību un jauniešu vecumu, tā kā arī noteikti neobjektīvi, bet es piekrītu pirmkārt Kasparam par to, ka jā, principā uz spēlēm viņi izgaismo tikai laukumu. Un tagad tur varētu būt, ka es neesmu pārliecināts, ka pludmales tenis spēlē fonā, tad sanāk arī tur tā kā tas pludmales laukums ir nedaudz izgaismots, bet tāpat tās, man liekas, tā sajūta jau paliek, kad nu jā, man patīk arī, ka, protams, ir tās tribīnas diezgan tuvu, bet tā tuvības starp skatītājiem un spēlētājiem arī maz, ka dod kaut kādu foršu sajūtu, bet jā, jā, es tiešām neko slikti nevaru pateikt, man ir visas labākās atmiņas tikai, jā, līdzīgi kā Pēters. Jā, protams, tagad viss jau sākās Liepājas Olimpiskajā centrā, tagad tur varbūt es ieraudzīju pirmo lielo florbolu nosacīti, un kā kurš spēlē, bet šeit noteikti ir aizvadīt nedaudz vairāk, jā, pirmā sezonas virslīgā, jauniešu tituli, jā, nezinu, varbūt jums ir kaut kāda papildus asociācijas. Nav sanācis tik daudz tur spēlēt, tikai pirmā līgumā tāda bija spēlē. Šeit nebija arī
jāiet caur, tur bija tūtās, uz tām ģērbtuvēm varēja tikt. Caur tuneli parasti gāja. Caur tuneli. Man vienkārši... Jā, tu teorētiski var iet pārī tam vieglatlētikas skrieceļam, bet tā, pēc noteikumiem vajadzētu iet pa tuneliem. Es vienkārši atminos to Liepājas olimpiskais centrs sanāk, jā. Ka tur bija tā, ja tu paliki ģērbtuvēs pēdējais, un tur bija tajā zālē pirmoreiz, tu varēji arī nokavēt spēles sākumu. Tur bija tās ģērbtuves ir jārāk uz stāvos, un tas, tie gaitiņi arī izstās līdzīgi. Jā, tur bija traki, jā, es atceros. Pats esmu atbaldies, tur droši vien kaut ko, kad es biju jauns. Jā. Tad man vienkārši es tā domāju, kur bija, cik viegli uz tām ģērbtuvēm nokļūt un tam līdzīgi, jā. Vēl kas smieklīgi, es varu pateikt, ka man vienmēr patika spēlēt pret Rubenu šeit, īpaši mājās. Patika arī izbraukumā, bet mums likās, ka tāda, vienalga, ka cik tur mēs tur zem tabulā bijām, bet likās, ka pret Rubenu mums tur vienmēr forši gāja. Tā kā tur arī kaut kāds labs atmiņas. Jā, man arī, man liekas, labākā sērija manā LV līgas karjerā bija tieši pēdējā sezonā. Man liekas, ka es viņu vēroju no malas jau. Pret Kuršiem ceturtdaļu finālā gan mājas spēles arī, bet izbraukumā arī vienkārši jūtu to spēli ļoti labi. Un tikai labākās atmiņas kopš pēdējām LV līgas spēlēm šajā zālē. Tā ir tā spēle, kurā man šķiet tavs jaunais fantazijas spēlētājs gribēja mani nogalināt. Gan arī, ne jau apzināti. Bet, kad tā bija tā. Jā, ar Klameru patiesībā nav labs atmiņas šajā zālē. Gan mums, gan faniem arī. Mūsu atbalstītājiem, mūsu, komandas draugiem. Es nezinu, vai tā ir tā. Viņš vienkārši 5 sekundes pirms beigām pie -4 vai -5 viņiem bija bumbiņas stūrī. Spēle jau bija beigusies. Un es arī jau biju atslābinājies, jo, viss tā kā. Un es vienkārši dzirdu skaļus soļus un paspēju nedaudz sagrupēties. Un jā, viņš vienkārši noskrēja man pāri. Jā, un es tieši kā griezos un knapi paspēju no galvas izvairīties. Viņam tad iedevu 2, bet toreiz atceros Lekrings mēs vēl rakstījām protestu, lai dot sarkano, jo tur, bija kā bija. Bet es nezinu, vai tieši tā ir tā pati sērija, bet tas ir šajā zālē, to es... Es atceros, man liekas, ka tu vēl tur, jā. Domāju, ka daudz sērijas šajā zālē pret Lekringu tieši. Es zinu, ka šeit Jorens iemeta vārtus, atceros Jorena vārtus, ka viņš iemeta no savas laukuma puses gandrīz, bet tur negribētu, ja tiem no savas laukuma puses ir jautājumi vārdsargam, bet tas bija tāds tiešām metiens, kur, jā, tā kā ir kaut kāds atmiņas ar šo zāli. Un tagad mums arī izlasīja visas nometnes notiek šeit, principā. Jā, runāt, kas izlases notiek, varbūt tas laukums ir bijis tāds tā kā arī nolietots savu laiku. Es liktu pie foršas atmosfēras šo zāli. Jā, arī bišķīt ievēc pie laukuma, man liekas, ka viņš ir nolietots, bet viņš man liekas, ka ir pietiekami. Salīdzināt ar Ķekavu, Tālsiem, Lielvārdi, Ulbruku, kur mēs liekam. Labi, Gustavs nerunā pārējie. Es nevaru, laukuma ziņā es nevaru viņu likt augstāk par Tālsiem vai par Ķekavu. Bet, kā, piemēram, atmosfēras ziņā es zinu, ka, piemēram, kurš ir labāk par Tālsiem, tāpēc tajā pašā gadījumā viņi varbūt vienādi ar Tālsiem un Lielvārdu. Šido galvenais, lai akmeņlogs dzird. Es atstāju kopā ar Tālsiem vienlīdzīgi. Jā, kurzem. Ko, un tad jau mums ir viena ikoniska zāle, kas noteikti tikai reizi gadā. Cik gadus jau tas ir kaut kādus, nezinu. Kad sākās superfināls? Es to viņu pateikšu. Aprīļos. Kurā gadā? No 16. gada, es nemaldos. Tad kaut kad bija pauze, kad bija tad Covid, jā, protams, tad 2 gadi izlaist. Sanāk, 10 gadi būs, 10 gadu jubileja būs nākamgad. Tev ir... jā, bez... Tu, Pēter, pievienojies Lekringam 16. gadā, vai ne? Un uzreiz bija bronza arēnā. Un bija bronza arēnā, jo Lekringam bija tituli, tad sanāk... Jā. Vai 15. Tā. Jo Lekringam bija, pirms tam bija 3 tituli, un tieši kā sākās 1. gadu arēnā, tā Lekrings... Tieši kā ieradās, tā Lekrings zaudēt.
Lekrings tā zaudēja. Jā, tas jau skaidrs, kā tu ieradies, ka Lekringam pārtrūka. Tas jau. Vispār man bija, es biju pieteikumā arī iepriekšējā sezonā, bet uz playoffiem viena spēle, bet... Tad jau arī bija vēl viena spēle fināls, bet tad bija tajā Zemgavas Olimpiskajā centrā Jelgavā. Nu, man ir labas atmiņas, nezinu kā Valmierē, bet man 2 spēles, laikam 2 uzvaras ir. Vajadzēs. Bet, nu, protams, tas nav par zeltu. Valmiera ir cīnījusies par zeltu, tāpēc to atzīšu. Talsiem jau to pašu var teikt. Talsiem arī tā arēna ne tik veiksmīgi. Talsiem ir smagāk. Jā, viņi zaudēja mums pa 3. vietu manā pēdējā gadā. Nu, un tad 2 fināls tagad. Finālā. Un tad jau Talsi vienā bildē ar... Nē, nu, Valmierai 4 zāģi, Talsiem 3 arēnā. Okay. Tas ir interesanti, ko sakot šogad. Arī. Un kas būs, ja viņi tiksies savā starpā? Ui. Kas tas Kas par pavērsienu? Ķekam ar Valmieru. Bet nevar zaudēt. Bet zāles ziņā, man liekas, tāda vienreizēja pieredze. Ģērbtuves ir, tev liekas, ka tu esi tā kā kāds profesionāls hokeja spēlētājs vai ja kāds augsta klases līmenis sporta spēlētājs, kad plašas ģērbtuves, viss tur tas uznāciens uz laukumas, tribīnes, skatītāji, lielais tas ekrāns. Un tā, kad, jā, man liekas, katram tāds mazais sapnis vai lielais sapnis florbolā ir kādreiz uzspēlēt arēnā un... Pagas tagad domāju, Valmiera no saviem 4 zāģiem arēnā 3 ir laikam pagarinājumā. Tas ir vispār, viens ir zaudēt, bet zaudēt konstanti arēnā pagarinājumā, tas ir laikam vēl vairāk pajūtām. Jā, es atceros leģendāro vārdu guvumu ābols, man liekas, no stūra guvu. Bet tas bija 10 sekundes pirms beigām, tas vēl pamatlaikā ir. Izlīdzināja. Jā. Nu tad visi 4 zāģi ir pagarinājumā, jo abi fināli Bulāns iemeta. Nē. Kad Bulāns iemeta, tad Nazārovs iemeta finālā arī pret Lielvārdu, kad bija finālā, pagājušajā gadu pret Ķeka, un tad pret pārgadu sanāk, visi 4 ir tāds. Par Tulbruku bija vēl fināls. Nu jā, un Bulāns iemeta overtājumā. Jā. Viņš arī aizved līdz overtājumam. Tas arī bija diezgan iespējīgi. Jā. Kaut kādā varbūt ziņā mentalitāte, ja tā 4 zaudējumi. Tu neredzēji mūsu rankings pirms dārs? Ar tev, Markus, arī ir viena spēle, jā, arēnā. Jā. Pret Lekringu, jā. Atceros to. Tā man šķiet ir pirmā spēle, ko es komentēju arēnā. Lekrings Ruben, tas tā gada fināls, man liekas, tā ir man pirmais fināls. Jā. Kāds tev bija sajūta komentēt to spēli? Foršs tur, nu man jau patīk, ka tur es visu spēli komentēju, jo tā arēnā vienmēr stāv kājās, nevis sēžu kā visur citur. Tur ir tāds plašums, ka tu vari stāvēt kājās, tevi tur neviens neredz, tu uz arēnu aizēji solīts, un tad tu ieeji tajā savā kabinetā komentēšanas tā kā balkonijā, tad tu arī uzvelc kaut kādu citas drēbes, jo tu zini, ka tu kratīsies daudz un komentēs, un tad tu arī sasvīst, un lai būtu ērti, nevis žaketē, piemēram, un tad tur mēs abi ar Jāni Sīku stāvam kājās un komentējam tās spēles, un pat neapsēžamies, nevienā brīdī, varbūt pārtraukumā nedaudz, bet jā, nu tur ir arī, tam ir savs šarms arēnā, protams, līdzīgi kā spēlētājiem, tad jā, tur ir ļoti patīkami. Un varbūt kaut kad nākotnē var ielikt arī kaut kādu, lai redz arī florbola skatītāji, kā ir tā kā no komentētāja skata punktu un vispār kā tas izstāsta. Man bija jau ideja ne tikai arēnā, man bija arī šogad kaut kādām uz playoffiem dabūt kaut kur GoPro piestiķēt un tad kaut kādiem maniem emocionālajiem mirtiem ar skaistiem vārtu gūmiem, tā kā salikt kopā. Nu, jūs saprotat, kā tas ir gan jau no futbola. UFC ir tie leģendārie video. Jā, piemēram, un tā es arī gribēju arēnā pagājušajā gadā, bet es kaut ko nogurķojos un aizmirsu sarunāt kaut kādas sev tās atribūtikas un tam līdzīgi. Bet tāda kaut kad ir ideja, lai redzētu, kā tur pirmkārt izskatās, lai redzētu arī, kā tad mēs tajās emocijās, jo mums jau ir tā, kad komentē divatā, ir jau daudz bakstīšanās vienam uz otru un tam līdzīgi, jo tu jau pateikt neko nevari otram, tad vienņemsim, ja kāds kaut ko grib norādīt, tad ir, un tas arī ir tā interesanti. Nu, to gan jau, kad Dievs vai kaut kā publicēt, bet jā, par tiem kaut kādiem vārtu gūmiem tas būtu interesanti.
Ir īpaši vēl kāds overtime goals, to varētu tā smuki samontēt kādreiz. Jā. Tur vispār arēnā, jā, tur laikam daudz jautājumu nav. Jā. Bet es varu padalīties, varbūt. Es arī arēnā man sanāca 2 reizes uzspēlēt. Un man interesanti bija tas, ka es pirmoreiz spēlēju arēnā ar pirmo līgu par farm kluba, sanāk par farm kluba pirmo vietu, vai arī tas tieši nebija farm klubs. Tas bija, man tā liekas, tad tajā gadā, man liekas, ka bija, kad spēlēja pirmās. Ar Ogres vilkiem par TLU. Jā. Un mēs zaudējām. Un zaudējām ļoti stulbā veidā, bet... Tur, kur bija tie vārti, ar tiem vārtiem tur? Tur bija vārti un neieskaitīja tā kā, bet labi, nekas. Bet arī interesanti, ja runā par laukumu, ka viņš arī ir tas uzliktais laukums. Es ja godīgi neteiktu, ka tas ir pats labākais laukums grīdas ziņā. Bet arī interesanti, piemēram, ja es tagad spēlēju pirmo līgu, mums spēle bija viena no pirmajām, viņš bija vēl salīdzinoši tāds viļņains. Un tad, kad spēlē ar Lielvārdu, tad es tieši pirms tās spēles domāju, vai viņš būs tāds pats un tam līdzīgi. Bet pirms galvenās spēles viņš jau bija, tā var teikt, iemīdīts, taisns un viss it kā bija kārtībā. Tā kā, jā. Viņi jau patiesībā tā kā ieklāja, viņi uztaisa vēl vienu spēli pirms spēlēm. Bet ir interesanti, es esmu dzirdējis stāstu, ka viņš ir satīts nepareizi bijis uz pirms viena superfināla, un tad viņam bija problēma, ka viņš bija ieliekts tā kā uz otru pusi. Es saprotu. Tā kā viņam jābūt ieliektam par grīdu, bet viņš bija tā kā panna no sērijas, un ka viņam vajadzēja kaut kā izlabot to problēmu, tā kā arī. Visu nakti brīvprātīgos florbolistus, kas vienkārši dragā. Arēnā gribat spēlēt, ir iespēja, un tad visu nakti vienkārši. Es nezinu, kā viņi to, tā kā es godīgi pat nespēju iedomāties, kā tas izskatās, bet nezinu, kā tas ne. Katru gadu ir viens un tas pats segums, es tiešām to nezinu, es pat neesmu baigi interesējies par to. Jā, līdz šim, manuprāt, ir bijis viens tas pats segums, viņiem vienkārši, man šeit uz mūsu Lielvārds superfinālu viņi nomainīja, viņi uztaisītās spilgtās uzlīmes vārtiem un vārtsegu laukums ielikt, piemēram, oranžas. Tādas tā kā spilgtākas izteiktas. Un tad vienmēr katru gadu kaut ko maina, varbūt sponsori tās uzlīmes vienkārši samai, bet manuprāt tā joprojām tā pati grīda. Zinies, būtu episki, ja mēs varētu uztaisīt dzīvo vai, nezinu, studiju tur ar mūsu klātbūtni. Mēs runātu par spēli, nezinu, par kaut kādiem ekstra. Uz intervijām. Tas tā kā vienkārši arēnā uz fināliem. Tas būtu episki. Protams, kad cerams, kad mēs neteikam, piemēram, Kārli, mums ir jāspēlē savos finālās, un tas ir daudz, kam jāsakrīt. Tu galvenais tā viņiem taču arī, man tā šeit vēl sezona iet tajā brīdī. Vai tu esi norakstījis jau jetus? Man liekas, ka var... Jums ir tagad sezona arī? Tur vēl jāstās izspēles kārtu. Tad, kad bija... Katrā ziņā sapratāt man domu, jā. Jā, kad bija Jākab Lūbra pusfināls, tad jums vēl gāja sezona pagājuši gadu. Atceros. Nu jā. Bet jā, skatīties tās arēnas spēles jau arī ir episki, ka tikai spēlēt. Tā kā hokeja studija, tā tikai florbola studija, jā. Jā. Viņus bija augšā. No selfie kamerā. Mēs jau, varam savu taisīt. Bet tas būtu pēc 5 gadus plāns, jā, kaut kāds. Kaut kad jāsorganizē, jā. Kas paši tāpat uzaicināt mūsu kādu sarunu vai ekspertāžu, ja mēs tur būtu uz vietas? Tur jau ir lejā, kad ir LTV, tad jau ņem intervijas. Jā. Tas jau nav vairs tas, ka mēs nedalāmies tā kā idejās. Jā, tur kaut kāds ir vai analizējam spēli, tur vairāk kaut ko tādu. Jo tas trūks, varbūt arēnā, es nezinu, tur tās intervijas ir starplaikos un reklāmas. Tur ir pēcspēles intervija. Nevis pēcspēles, bet pēc perioda intervija ar spēlētāju, un tad ir kaut kāds viesis, kas pārsvarā viens no 2 ir vienā pārtraukumā ir Ilvis. Tas ir parasti atkarīgs no tā, kuru LTV ir atsūtījusi kā intervētāji, un tad ir daži, kuri prasa mums, kurus ņemt, un ir daži, kuri izvēlas paši. Tas ir no korespondenta, tā teikt, atkarīgs. Un ir daži tādi, kuri katru gadu ņem prezidentu vienā pārtraukumā.
Jā, un būtu pošie papildus, būtu tāda maza studija. Tas pārtraukums jau garš ir 15 minūtes. Nu, tur 15, bet, protams, ir reklāmas, vēl kaut kas tai studijai. Kaut kādu laiku, protams, vienmēr var atrast. Abos starplaikos pa 5 minūtēm būtu ko studija, piemēram, kad tur analizē, kas notika iepriekšējā periodā, kurai komandai jāuzlabo. Tas būtu diezgan interesanti dzirdēt. Pat varētu zīmēt vienkārši noteikti arī. Un pēc spēles arī vienkārši garāk. Tas arī, ko jau es minēju par Lekrīgas reportāžu tagad, kad jūs tur sazīmējāt un parunājāt, tas iedod tik daudz, tāda maza lietiņa iedod tik daudz, tā kā dziļumu tam tai pārraidē, man liekas. Tā kā tas ir, katra mazā lietiņa nozīmē daudz. Tā kā, jā. Būtu interesanti uzzināt, cik daudz, tas tomēr ir pārtraukums, un jāsaprot, ka mūsdienās to uzmanību noturēt cilvēkam arvien grūtāk ir, un ja viņš grib skatīties to spēli, gribās saprast, šeit jau YouTube tos reitingus tā nevar redzēt kaut kādus. Viņam televīzijā tu ļoti labi redzi uzreiz, cik ļoti precīzi apmēram, cik ir tādi, kas pārslēdzās uz citu kanālu. Labi, to neredz, kurš atstāja un aiziet smērēt maizītes, bet ļoti labi redz, kā ir pārtraukums, kā cilvēki pārslēdzās pat tad. Tas ir iemesls, kāpēc daudz kur Latvijā, kāpēc daudziem sporta veidiem nav šādas studijas, jo viņas vienkārši neatmaksājās. Tev ir daudz izdevīgāk palaist reklāmu, par kur tu saņem kaut kādu naudu, nekā par to, ka tev iet tas pārtraukums ar analīzi, kurā ir tas apgrieziens nav, jo tajā brīdī, kad kāds analizē, tieši no tevis pārslēdzās projām. Tas ir par citiem sporta veidiem vairāk nekā floorball. Tas ir tas iemesls, kāpēc mums nav tik daudz studijas, kā varbūt, Amerikā, kā mēs redzam to, jo tas ir agrāk mēģināts. Jā. Protams, kad ir pasaules čempioni, kad ir lielie čempionāti tādi kā Eiropas čempions basī vai hoķija pasaules čempions, par tiem nerunāsim, bet par tādiem mazākiem notikumiem. Tas ir pilnīgi loģiski, ka cilvēki pārslēgs, viņi jau šā vai tā arī, ja būs kaut kas tā kā, vai nebūs, viņi pārslēgs. Un tas dienas beigās ir biznes, un ja redz, ka tas īsti nestrādā, tad to vienkārši netais, jo tas raidlaiks jau diezgan maksā. Arī pārtraukumos, tad reklāmas ir tā. Labi, finišējam? Es gribu vēl vispār pateikt tādu mazu lietu, kā motivāciju jauniešiem, ka, ja es varu atskatīties uz savu, ka, piemēram, es teiktu, ka man atmosfēra labāk patika arēnā Rīgas superfinālā nekā, protams, to, kur es uzvarēju, ar to viss nāk, visas uzvaras, tam līdzīgi nekā es arī pats esmu piedzīvojis pagājušo floorball pasaules čempionātu, un man, ja godīgi, manuprāt, vienīgā spēle pret Zviedriju bija tāda, kad atmosfēra bija labāka par Rīgas arēnu, bet tas tāpēc, ka loģiski, tāpēc, ka Zviedrija bija mājinieki, bet ka arī, tā ir lieliska iespēja jauniešiem, kur tiekties, kur tiešām ir ļoti laba līmeņa atmosfēra un tiešām, ja var tā teikt, kaifs spēlēt kā sportistam, kā atlētam, un tajā pašā laikā arī aicinu visiem tiem jauniešiem, arī ne tikai jauniešiem, bet pieaugušiem cilvēkiem arī nākt uz tām superfināla dienām, lai tu dotu to fantastisko atmosfēru arī spēlētājiem, kas tajā dienā spēlē. Jā. Es vispār arēnā esmu skaties Latvijas-Zviedriju, jo varbūt jau aizmirstāt, bet 2016. gadā jau notika. Neaizmirst. Jā, notika, jā. Tā bija tā turnīra labākā spēle Latvijas izlasē. Jā. Tā kā, redzīju, Pēters jau vispār var padalīties, jā. Nē, tā spēle bija joprojām viennozīmīgi lielākā spēle manā karjerā, tā kā, Es izgāju uz spēli. Tā bija arī pirmā Latvijas izlasē, vai ne? Latvijas-Zviedrija arī bija atklāšanas spēle vispār, laikam, es nemaldos. Jā, un tā bija man tāda pirmā oficiālā spēle, pat, man liekas, Latvijas izlasē. Jo es tur vēlu pievienojos tajā ciklā. Un bija draudzības tie turnīriņi kaut kādi, bet, bija kaut kāds 6 nāciju turnīrs, tur spēlēja, bet. Jā, es izgāju, un tur es neatceros neko no brīža līdz speciāls intervijai, kur man Normans Kromiņš mūsu tajā brīdī komandas biedrs Lekrīgā intervēja. Un es, tur kaut to interviju vēl atrast kaut kur viņu. Bet tas ir, man pat nav vārdu šobrīd tā kā aprakstīt to. Tas skaņums bija vienkārši anormāls. Un nevienu nevarēja dzirdēt un skudriņas visu spēli. Roļiks golu iemet, laikam vienīgo. Kas? Roļs laikam vienīgo golu iemet, vai ne? 7-1, laikam, vai 7-2 bija spēle, 7-1. Man liekas, ka 1. Varbūt beigās 2. Tāda tieši spēle,
4 golu spēle, 3 golu spēle, un jā, es nobuķēju metienu, no mana bloķētā metiena Rolands aizgāja un iemet tieši to golu, bijām ap 2 laukumā, kas arī tā ikoniska laikam ir bišķīt mūsu karjerai, tā teikt tālāk ejot, kā mēs kļuvām par tādiem biedriem, bet laukumā, bet jā, tikai labākās atmiņas arēnā, noteikti. Par to spēli, ja nemaldos, arī izteicās Zviedrijas izlase, ka tā ir viena no konkrētiem spēlētājiem, vismaz tā kā viena arī no iespējīgākā spēle, tā kā atmosfēras ziņā, ko viņi spēlējuši, tā kā kas likās baigi forši dzirdēt. Nu, beigās gan tiem Zviedriem tik ļoti negāja tur tajā arī. Ne, viņi izmet biļeti, savus medaļas izmet miskastē turpat. Kaut kā bija Emīls, laikam, Johansons, un kas tur bija neatceros. Ejot ārā no arēnas, jā. Zaudējot Somijai. Bulīši. Uztavu pieminētajam Sabanenam, kurš vienkārši dominēja to turnīru kā aizsargs. Kotilainens dominēja to turnīru. Kotilainens punktos dominēja, jā. Nu, jā. Nu jau ikoniskais, leģendārais Kohanens, man kad arī bulīt iemet. Iemet, jā. Vai arī viņam arī iemetu bulīt. Mans turpmākais komandas biedrs arī karjerā. Nu, Somi jau visi vienīgais, kas bulīt neiemet, tajā arēnā bija Toms Akmeņlauks, tā kā visvairāk Somi. Pārējie visi tur pa lielam met iekšā. Kaut kā Toms Akmeņlauks vienmēr pievienojās mūsu epizodē. Viņš vienmēr, bet viņš pats gan jau ļoti laimīgs par to, ka viņš vienmēr tiek pieminēts kaut kur. Es atceros, viņš man stāstīja, es viņam prasīju, kā bija toreiz, es taču īsti neatceros. Viņš man saka, man pēkšņi pabaksta, man jāiet, tur vispār tāds stumša bildi, un tu pēkšņi tikai saproti, ka viss, ka turnīrs beidzies. Nu, stāst nocerīja, varam beigt šo. Jā, tad arī viņa epizodi. Katrā ziņā, paldies, Džeki, jums par savu laiku. Atkal mēs 2 stundas pavadām šajā zonā. Un jā, paldies par jūsu laiku. Paldies skatītājiem par skatīšanos. Vēlreiz atgādinu, laikojiet, abonējiet. Tas tiešām tiek novērtēts un tas dod motivāciju veidot vēl šīs epizodes un darīt lietiņas. Un piesakojiet Džekiem Instagramā, piesakojiet The Floorball Show Instagramā. Tur būs vēl ekstra kontents, paziņot visas maiņas par Fantāzijas līgu, update par notiekošo LV līgā, kas no mūsu puses ir. Jā, visādi interesanti, varbūt giveaway vai video arī tur būs. Tā kā jā, paldies, Džeki, un līdz nākamajai epizodē vai nākamajai daļai no šīs epizodes vēl. To mēs vēl redzēsim. Jā, rubrika. Čau. Tā.